Pirmo randiņu, jebkurā gadījumā vajag svaigi mazgātas matus. Vienkārši izžāvējuši. Lokas taisīt uz kaut kādiem svētkiem vai jauno gadu. Man tās lokas vienmēr liekas, kāpēc cenšās. Jo čirkaina mata ir baigi forši, ka ir meitenēm, bet ja tos taisnos, taistajos, tādos ruļos spīdīgos. Nē, tur ir tā svētku sajūta. Kāpēc meitenes vispār mazgā matus? Viņam jau mata ir ok. Tas čalis nemaz nepamanīt 2., 3. dienu vai kas. Man patīk, ka vīriešiem bārda. Bet, protams, lai viņi ir kopta. Es varu izmēģināt, es nekad neesmu izmēģinājis. Man kaut kādu uzdāvināja arī vasku sulsāti. Bīstami. Jābučojās un tas vasks. Izskatās nedaudz netīra. Es domāju, ka viņš pielīja par to vasku pie mutes. Tad jau sāk var veidot kaut ko. Herkules Poirot. Varbūt jānodzen ātri bāra, nejāsai tikai ūsis. Nevajag eksperimentēt uz pirmo randiņu. Aiziet ar čaļiem ieraut, tad jā. Tā žakete ir tāda klasiskāka nedaudz, un tā bāra nedaudz citas ārā. Viņa tāda pārāk brīva. Tā kā spāle. No brīvmākslinieka pa džentlmeni esmu kļuvis. Cits cilvēks. Tas bārdas garums neko īpaši nemaina. Man šķiet, kāds viņš dvēselē, viņš ir brīvmākslinieks vienalga. Bet tas, ka bārda sakopta, nemaz netraucē. Protams. Bet nemazina to, ka brīvmākslinieks.